Vārds deputātam Artusam Kaimiņam. Es domāju, ka Latvijas valsts lielākā nelaime šobrīd ir Aivars Lembergs. Es tiešām no sirds tā domāju pa īstam. Starp citu, arī bijušais komunists. Ja? Bet Dana Reizniece Ozola, jūs pārstāvat īpaši smagos noziegumos apsūdzētu personu, kuram vārds ir Aivars Lembergs, kurš šobrīd arī nezinu kādā sakarā vada, bet patiesībā tiešām vada Ventspils domi. Un te ir jautājums jau varam ministram, bet ne par to ir tēma. Jūs esat no partijas Latvijai un Ventspilī vai Latvijai un Aivaram, vai kā sauc to partiju, ko jūs pārstāvat? Nesarunājieties ar zāli, turpiniet debats. Jūs pārstāvat Latvijai un Ventspilī partiju. Tā ir smagos noziegumos apsūdzētā Aivara Lemberga partija. Jūs esat finanšu ministri. Savukārt Saeimā budžeta komisijas vadītājs ir no tās pašas smagos noziegumos apsūdzētās personas Aivara Lemberga Latvijai un Ventspilī partijas. Un es domāju, ka tas, ko jūs izdarījāt 23. novembrī, kad jūs iedevāt šīs deputātu kvotas 27 miljonu apmērā, ir noziegums pret Latvijas tautu. Jūs apzagāt Latvijas valsts kasi, 10 miljoni aptuveni aizgāja tieši šim te cilvēkam, smagos noziegumos apsūdzētāji personai Aivaram Lembergam par to, lai tie mesli būtu, lai jūs vispār varētu koalīciju pieņemt šo budžetu. Ja jūs nebūtu Lembergam, manuprāt, iedevuši šos 10 vai vairāk miljonus, jums budžets nebūtu pieņemts. Un jūs to ļoti labi zināt, ka tā ir. Un tāpēc, Reizniece kundze, tā ir jūsu atbildība. Jo jūs esat finanšu ministra Latvijā, nevis Ventspilī. Un savukārt jūs, Vucāna kungs, tā arī ir jūsu atbildība. Bet tā kā demisiju jums šodien nevar izteikt, tad viņi tiek izteikti Reizniece kundzei. Savukārt, Reizniece kundze, jūs solījāt tiešām, tā kā teica no opozīcijas, ka netiks paaugstināt nodokļi, jūs viņus paaugstinājāt. Nav labi tā darīt, ne? Savukārt, pagājušo nedēļu jūs bijāt Latvijas Rūpniecības tirdzniecības kameras gada ballē, vai ne? Un cilvēki, šie te uzņēmēji uz jums skatījās un gaidīja, kad jūs atvainosieties viņiem par to visu šausmu, ārprātu, marasmu, kas notiek ar nodokļiem, bet jūs ieradāties pārstāvot sevi un savu vīru kā goda viesis un atstājāt ļoti bezskaunīgu cilvēku iespaidu. Līdz ar to es uzskatu, ka šīs deputātu kvotas, kuras ir dalītas ar jūsu jāvārdu, un tas, ka Kučīnskis nav pateicis savu stipro nē, tā ir viņa lieta, bet šobrīd mēs skatām jūsu lietu, un tā ir jūsu atbildība. Šeit jūs esat strādājuši kopā gan Vucāns, gan Reizniece Ozola. Jūs esat, manuprāt, aplaupījuši Latvijas tautu par 27 miljoniem eiro. Un līdz ar to es absolūti uzskatu, ka jums ir jādemisionē. Jums ir jāiet prom. Kaut gan jūs nesat komunisti. Balsosim par lēmumu projektu par neusticības izteikšanu finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 53 atturas nav, lēmums nav pieņemts.